tā ir diezgan liela tāda paviršība. Es domāju, ka valdošie politiķi cer, ka ar vienu eksportu Latvija spēs sakārtot savu dzīvi un savu situāciju. Eksports neatrisina bezdarbu. Galvenais bezdarba risinājums ir aktīvs iekšējais tirgus. Un te es pilnībā piekrītu Baldzēna kungam, aktīvs iekšējais tirgus. Un savukārt, ja mēs domājam par aktīvu iekšējo tirgu, tad mēs nonākam pie daudziem jautājumiem. Un šeit mēs arī esam kopīgi izpratni panākuši jautājumā, kas būs tūlīt dienas kārtībā un jau virmo gaisā par tālāku nodokļu nepacelšanu tādām lietām kā apkure, sabiedriskais transports, zāles, elektrība, kā energonesējs, kā apkures sastāvdaļa un tā tālāk. Jo mums atkal ir svarīgi, lai cilvēki varētu vairāk patērēt. Ja viņam ir vajadzība vairāk pēc pārtiks, viņam vairāk vajadzība pēc varbūt medikamentiem, diemžēl, lai viņi var būt šo pakalpojumu un šo produktu pircēji. Iekšējais tirgus, tas ir svarīgi, un katra maza nianse, pat pievienotās vērtības nodokļu lielums, var izrādīties ir būtiski noteicoši kādam iedzīvotāju slānim.